kopā ar krāsainajām koku lapām un spirdzinošo vēju rudens atnes jaunus darbus un jaunas vaismas. Arī mēs, Gulbenes novada kultūras centrs, vēlamies piedāvāt gulbeniešiem un ikvienam, kuram interesē kultūra Gulbenes novadā, jaunu raidījumu Kultūrlāde. Tas būs redzams reizi mēnesī YouTube kanālā. Gulbenes novada nemateriālais kultūras mantojums ir neizsmeļami bagāts un daudzveidīgs. No Gulbenes nākuši cilvēki, kuri nozīmīgi visai valstī. Brāļi Kokari, Leo Svemps, Jānis Misiņš, Jānis Poruks, Zenta Mauriņa, Antra Lieckalniņa, Kārlis Sebris, Jūlijs Madernieks, Jūlijs Straume un daudzi citi. Arī šodien mūsu mantojums tiek turpināts spodrināt un lolot. Šajā raidījumā mēģināsim pieskarties kaut nelielai daļai no tā. Gulbenē vienmēr cieņā bijis teātris. Īpaši tas uzplaucis 20. gadsimtā, 20. un 30. gados. Tad brīvdabas uzvedumos, masu skatos teju piedalījusies vai puse pilsētas. Pirmajā raidījumā redzēsiet vispusīgo Stradu un Ozolkalna režisori Tatjanu Ābeltiņu. Viņa ar savu radošumu un spēju pilnveidoties nebeidz pārsteigt. Tiksimies jau pirmajā raidījumā novembrī.